Sveicināti no Eiropas Revīzijas palātas. Kopš mana pēdējā apskata martā esam aizvadījuši ļoti ražīgu darba posmu. Esam publicējuši 15 revīzijas ziņojumus. Vēlos pievērst jūsu uzmanību dažiem no tiem. Turpinājam apzināt Covid laika gūtas mācības. Piemēram, analizējam Eiropas komisijas atbildi uz pandēmijas draudiem lauksaimniecības piegādes ķēdēm un secinājam, ka tā palīdzēja izvairīties no pārtikas trūkuma. Progress Eiropas klimata un enerģētikas mērķu sasniegšana ir viens no mūsu galvenajiem revīzijas jautājumiem. Eiropa ir sasniegusi savus 2020 mērķus, taču 23 mērķu sasniegšana ir zem jautājuma zīmes. Eiropa izvirzīja arī mērķi samazināt kravas pārvadājumus pa autoceļiem, pārceļot tos uz dzelzceļu. Mūsu ziņojumā par multimodālajiem pārvadājumiem secinājām, ka pretēji tam pa autoceļiem pārvadāto kravu īpatsvars turpina pieaugt. Protams, ārpolitika, drošība un tiesiskums arī ir mūsu redzesloka. Attiecībā uz topošo Eiropas aizsardzības politiku mēs analizējam sagatavošanas darbības aizsardzības pētniecību Eiropā. Galvenais secinājums ir izveidotas dažas labas iestrādes. Tomēr ar to nepietiek, lai sasniegtu gatavību ievērojami palielināt Eiropas aizsardzības izdevumus. Finanšu sektora stabilitāte ir būtisks jautājums. Šeit vēlos izcelt mūsu ziņojumu par lielo banku kredītiskā uzraudzību. Galvenais secinājums - Eiropas centrālā banka pastāvīgi uzlabo uzraudzības kvalitāti, bet tā ir jādara vairāk, lai palielinātu pārliecību, ka kredītrisks tiek pienācīgi pārvaldīts un sekts. Eiropas Savienība ir kļuvusi par nozīmīgu spēlētāju Eiropas valsts parāda vērtspapīru tirgu, pateicoties aizņemšanas programmai, atvesaļošanas un noturības mehānisma vajadzībām. Mēs konstatējam, ka Eiropas komisija ātri izveidoja finansēšanas stratēģiju šai programmai, kas atbalsta ekonomikas atvesaļošanos pēc Covid-19. Tas ir uz šo brīdi viss. Nākamais apskats sekos decembrī. Ja jūs interesē kāds no ziņojumiem, droši sazināties ar mums.